Sveiciens visiem! Šodienas video klips par griezēju instrumentiem uz leņķa slīpmašīnas. Un šis video klips tika izvēlēts tikai tāpēc, ka es nesen internetu resursos atradu vienu savu kolēģi, kurš ar šādu zādripu ir savainojies. Bet, diemžēl, pēc tā, ko viņš stāstīja, es saprotu, ka viņš nav izpratis būtību, kāpēc šī zādripa ir tāda, kāda viņa ir. Un kāpēc šis ir vienīgais griezēju instruments, kuru mēs varam atļauties likt virsū uz leņķa slīpmašīnas. Vispirms, sāksim ar drošību. Leņķa slīpmašīna ir instruments, kuram ir pats instruments, tam ir aizsargs, tam ir rokturis un tam ir atslēga. Ja jūsu instruments izstājas šāds, kaut kāds šitās te, kaut kāds jūsu garaža, tad šobrīd pārstāvjam skatīties šo videoklipu, atrodam mani, nobloķējam un nekad vairāk manas videoklipus neskaties. Jo es ar savu padomu nevēlos atbildēt par jūsu drošību, ja jūs esat nolaiduši savus instrumentus un netestat pie viņiem pastāvēt. Instrumentam jābūt sakoptam, nevis kaut kādam brīnumam. Tie, kas palika pāri, ejam tālāk dziļāk. Šī ripa, viņa ir diezgan smagāka par parastāko flekšu ripiņu, ko mēs liekam virsū. Līdz to pašu katru reizi, kad mēs liekam, viņa ir arī precīzāk izgatavota, viņa uz apakšējā flanša tā kā nedaudz uzpresējās virsū. Tas ir diezgan būtiski līdz to pašu, kad mēs viņu pievelkam. Tā mēs to darām nevis ar rocim, tā kā parasti, bet mēs to darām ar atslēgu. Un to vajadzētu arī darīt. Kāpēc? Tad, kad beigsim strādāt, beidzot strādāt, zādripa tomēr griežās ar diezgan palielu inerci, kā redzam, rūla uzpresējās virsū. Zādripa griežās ar diezgan palielu inerci, un ja uzgrieziens ir pievilkts vāji, tad viņa spēja arī atgriezties vaļā un izveidot nepatīkamu griezi. Sīkāk pie pašiem griezēju instrumentiem. Vispirms jau tas, kad cik es zinu, ir noteikums zādripa ražotājiem neražo zādripas ar tādu izmēru, kuras var uzlikt virsū uz leņķa slīpmašīnas. Līdz ar to pašu, ja jūs liksiet kaut kādu savējo vietējo monstru, jums kaut kā šitāds sanāks, jūs meklēsiet foršu virpotāju, kurš jums palīdzēs nocentēt ripu, lai jūs varat sev iezādēt kājā. Bet es ceru, ka jūs man nopaķējāt, un jūs neredzēt šo te. Tas ir slikti. Tad, lūk. Šī zādripa ir uztaisīta speciāli priekš leņķa slīpmašīnas. Centrs viņai, es nepateikšu, cik bija, bet viņa ļoti forši liekās virsū. Un lūk, galvenā starpība ir pie paša zoba, ka paskanies, kad šai zādripai ir 3 zobi, šai zādripai ir 60 zobi. Šī ir no zāģa, man priekš šitā diametra pēc neesmu meklējis, zādripiņu arī nemeklēšu nekad. Ideja tāda, kad mēs strādājam ar šo te ripu, ripa griežoties, tad, kad tu lied iekšā viņu kokā vai citā materiālā, šī te metāla daļa, kas ir starp zobiem, neļauj zādripai skriet iekšā pārāk ātri kokā. Līdz ar to pašu zāģu zobs nespēja paņemt dziļāk, kā ir šis atspiedies pret materiālu šī metāla daļa. Līdz to sanāk tā, ka uz vienu apgriezienu kaut kā 3 mm iet iekšā kokā vai citā materiālā, nākamais apgrieziens atkal kā 3 mm visu. Dziļāk fiziski netiek, šī zādripa nespēja ierauties kokā. Parastā zādripa uz to pašu gabalu mēs redzam, kad strādās kaut kāda, es nezinu, cik zobi būs, pieņemsim, kaut kāda 6, 7, 8 zobi. Un šeit, kā mēs redzam, te ierobežojošo elementu nav, te ir zobs, nākamais zobs jau spētu pie ieciršanās paņemt jau 2-3 mm iekšā uz brīdi. Nākamais atkal 2-3 mm. Līdz to pašu šo zādripu piespiedīs, viņi skries iekšā kudā ātrāk un radīs kudā lielāku uzrāvēju. Tieši tāpēc arī šīs zādrips ir tik ļoti bīstams, un šīs zādrips nevajag, lūdzu, neliekam virsū uz leņķa slīpmašīnas un izmantojam tikai šādas zādrips, vai arī vispār izvēlamies cits instruments un pasargājam sev uz rokas. Ok, tas īsumā šodienai viss. Esam droši un cenšamies strādāt kā nepieciešams.